makšķerēšanas skola Raibais Eseris mums jau ir izveidota no marta, ja? Jā, pulciņš jau ir mums no septembra Jersikas skolā, ja, kur tiek makšķerēšana pasniegta Jersikas skolas jauniešiem. Un esam jau diezgan iemācījušies, jā, protams, no sākuma jau bija dažādi, bet esam jau sasnieguši tādu līmeni, ka arī varam startēt sacensībās, jā, piedalīties. Un tiešām ir redzama izaugsme, ka bērniem ir mainījusies arī attieksme pret visu notiekošo apkārt. Un, ir prieks. Skoliņā man patstāvīgi nāk kaut kādi 13 bērni, kas ir tiešām, kur iesāka no paša sākuma, teiksim, no septembra un arī tagad. Un paskatoties uz mums tagad ir arvien lielāks pieprasījums. Tātad jau izrāda interesi arī no Līvānu, jā, pilsētas. Tātad mums ir tāda mobīla skoliņa paredzēta uz nākamo gadu, ja radīsies interesi arī citās skolās, tad mēs izbrauksim ar savu inventāru, varēsim parādīt arī praktiskās nodarbības, ja, un tā mums ir ieplānots praktiski viss Līvānu novads, lai neviens nepaliek novērtā. Bet iesākām ar Jersiku sadarbībā ar Jersikas pamatskolu. Šīs nodarbības sākām, protams, ar to, ka mēs kopīgi izrīkojām Jersikas pamatskolā mūsu nometnes vietu. Uzslējām lielo telti. Protams, visi puikas sasēja makšķerēm aukliņas, āķīšus piesēja, lai saprastu, kā mēs visi darbosimies kopā. Meitenes šodien radoši darbojās, veidoja zivtiņu zem ūdens pasauli no papīra, lai nebūtu tā, ka meitenēm varbūt kurām negribas makšķerēt vai ir apnikušas visas nodarbības, tad viņas var zīmēt, radoši izpausties. Bet būtībā jau visa skoliņas un vasaras nodarbības ir vērstas uz to, lai mēs tiešā vai netiešā ceļā varētu bērniem pastāstīt par dzīvo dabu un par makšķerēšanu, protams, pamatā par makšķerēšanu. Šodien īstenībā mēs pirmo dienu tā esam atbraukuši uz ezeru un pārsvarā mācījāmies klasē sasiet makšķeres un mācījāmies izstiept tās, visu mācījāmies makšķerēt vispār. Pēc tam gājām uz tuvāko skolas dīķi. Tur mēģinājām iemest pirmos metienus un izvilkt arī pirmos lomus. Daudziem veicās veiksmīgi ļoti, daudziem nē. Vajadzēja mācīties uzlikt uz āķa, esmu. Un šodien, protams, pat tā interesantākā diena, kad atbraucām pabraukāt ar kanoja laivām un, protams, varbūt arī pamakšķerēt. Uztaisījām ēst, paši paēdām un atpūšamies šeit. Šodien nometnē braucu ar laivu, nesu visādus krēslus uz nometni un gatavojāmies ēst. Teiksim, rītdien mums ir meža diena paredzēta, ja, kad mūsu biedrības valdes priekšsēdētājs, ja, Zintis, viņš, kurš ir mežzinis, viņš jauniešus arī vedīs uz mežu, pastāstīs arī par meža dzīvi, lai rodas tāds plašāks priekšstats par to, kas notiek vispār mums apkārt, ja, lai neierobežojas tā 4 sienās. Tātad tur mēs mācīsimies atpazīt meža zvērus, liksim kukaiņiem slazdus, taisīsim putnu būrus. Labo darbu finansējums mums bija nepieciešams, lai izveidotu tādu būtībā pozitīvi orientētu, tādu bezmaksas pulciņu bērniem makšķerēšanai. Un ir tā, kad ir laukos un arī dažreiz arī, protams, arī pilsētās ir tā, kad vecākiem nepietiek tā finansējuma, lai katram nopirktu makšķeri. Un ja arī nopirktu makšķeri, tad vienam ir labāk, vienam sliktāka, un bērniem tas ir sāpīgi, ja viņi nevar kopā darboties ar vienādu inventāru. Un tādēļ mums radās tā doma, kad mēs varētu lūgt labajiem darbiem palīdzību, iegādāties visiem vienādu inventāru. Lai mēs arī, ja kaut kur piedalāmies vai kopā mācāmies makšķerēt, lai nebūtu tā, kad viens saka, man ir labāka, otram švakāka vai salūs, lai nav pārdzīvojuma bērnam tajā visā. Arī te, principā, iedeva ideju tādu, ka ir iespēja, jā, ka labie darbi izsludina tādus, teiksim, konkursiņus, ne konkursu projektiņus. Protams, apsēdāmies, padomājām un kāpēc ne? Vislielāko lomu nospēlēja tieši sabiedrības atbalsts, jo acīm redzot, viņi uzskatīja, ka mūsu projektiņš ir cienīgs, lai dabūtu finansējumu, ja? Par ko arī jāsaka liels paldies katram, kas par mums balsoja. Iegādājāmies lielo telti pasākumiem.
armijas telti, lai viņa nebūtu tāda, kas ātri sabojājas, bet noteikti daudziem gadiem uz priekšu, lai visiem pietiek. Tālāk bija 10 makšķeres, pareizi, ja? 10 makšķeru spoles. 5 bezriņķu makšķeres, 10 krēsli, 5 burvīgie galdi, protams, 10 kastes zemledus makšķerēšanai, jā, tās, kur sēdēt un salikt zivis un mantas, tad 3 urbjus iegādājāmies, uztveramos tīkliņus zivīm, uzglabājamos tīkliņus, statīvus tārpiem, jā, tur visādām mēsmām, protams, plūdi, āķi, auklas, svini. Mums lielāka atlīdzība ir tā, ka bērniem patīk, bērniem ir prieks piedalīties un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Gan vasarā, gan ziemā.